Trešdien, 23. jūnija pēcpusdienā, pie Andreja ostas Daugavā startēja Latvijas jūras burāšanas atklātais čempionāts. Tajā 4 klasēs sacenšas kopā 23 jahtas, mēģinot būt ātrākās un izveicīgākās posmos Rīga-Engura, Engura-Roja un Roja-Ventspils. Ar jahtu sportu arī Dienai TV bija iespēja vērot, kāpēc tiesnešu signāla kapteiņi ar savām komandām cenšas noķert vēju, kas šodien gan nebija īpaši dāsns. Burāšanā ir ļoti daudz, kas atbilst patiesībā arī noteikumu būtībai, jo viena lieta, kad tu atrod to vēju, otra lieta, ka tev ir stratēģija labākā jāatrod, un līdz ar to svarīgi ir arī zināšanas un spēks un tā dabas izpratne. Tas tā viss kopā šeit sajiet. Jahtas brīžiem dabūja stāvēt arī uz vietas, jo motoru lietot regatei nav atļauts. Ja kāda jahta līdz nākamajam posmam pats saviem un vēja spēkiem līdz galam netiek, par to ir atsevišķi jāpaziņo, un turpmākā sacensība šiem braucējiem ir beigusies. Regatas organizators stāsta, ka šogad pasākums solās būt īpaši interesants, jo pirmo reizi regatas vēsturē burāšana notiks ārpus Rīgas līča. Atklātā jūra bīstamo kolksraku daudziem braucējiem uzdzen īpašu azartu. Bet skatītājiem interesanti solās būt sestdien, 26. jūlijas Ventspilī, kur jahtas būs redzams pavisam tuvu un cieši kopā. Tāpēc arī burāšanas lietās mazāk izglītotajiem būs iespēja redzēt braucēju cīkstēšanos un vērot, kurš tad finišēs pirmais. Ventspilī paredzēts arī īpašas aktivitātes skatītājiem, piemēram, iespējas iet īpašo burāšanas mezglu vai konkursā vinnēt iespēju izbraukt ar pasaules apceļotāju jahtu Milbe. Jācer vien, ka vējš par burāšanas čempionātu nebūs aizmirsis un ieradīsies laikā. Lana Daniela, Jānis Palkaunieks, Diena TV.